Pašlaik Rēzeknes augstskolas inženieru fakultāte atrodas vienā no visvecākajām un vismazākajām ēkām. Tāpēc nolemts inženieru studijām un laboratorijai celt jaunu ēku atbrīvošanas alejā 115. Šajā vietā ieplānots arī pakāpeniski veidot studentu pilsētiņu, lai efektīvi izmantotu resursus, samazinātu telpu uzturēšanas izdevumus, nodrošinātu kvalitatīvu studiju un pētniecības vidi. Mēs jau 2007. gadā izsludinājām metu konkursu par Rēzeknes augstskolas kopējās infrastruktūras izbūvi atbrīvošanas alejā 115. Tad uz doto brīdi augstskolai ir pieder ēkas pēc kaut kur 8 dažādām adresēm. Tad mūsu mērķis ir ar laiku sakoncentrēt visu studiju procesu vienā teritorijā, atbrīvošanas alejā 115. Tad uz doto brīdi mums pieder zemes gabals ar kopējo platību 4,2 hektāri, kur mēs plānojam izvietot gan visus studiju korpusus un arī potenciāli nākotnē skatoties arī studentiem dienesta viesnīcas. Tad viens no lielākajiem objektiem ir jaunas inženieru fakultātes būvniecība ar kopējo platību kaut kur ap 4000 kvadrātmetru. Šīs ēkas un laboratoriju izbūve ir plānota ne tikai, lai uzlabotu mācību procesu kā tādu, bet arī, lai attīstītu mūsu mācību spēku un akadēmiskā personāla zinātnisko darbību. Un, protams, arī, ja ir zinātniskā darbība, tas ļauj arī studentiem jau studiju gados daudz aktīvāk strādāt pie zinātniskajiem projektiem, iesaistīties tajos un arī tālāk maksimāli augt, pilnveidoties, kļūt par nozīmīgiem, konkurētspējīgiem speciālistiem. Projekta realizācijas laikā paredzēts iegādāties jaunas iekārtas un tehnoloģijas, lai modernizētu Rēzeknes augstskolā īstenoto studiju programmu procesu. Paredzēts arī, ka mācību telpās būs interesants interjers, kvalitatīvs un mūsdienīgs aprīkojums, kas savukārt sekmēs studiju procesu. Šo te projektu mums jau ir apstiprinājuši. Tas tiek finansēts no ERAF programmas apakšaktivitātes augstākās izglītības iestāžu modernizēšana. Un kopējais finansējums, kas mums ir apstiprināts, ir 6,8 miljoni latu. Šajā projektā kopā ietilpst gan ēkas būvniecība, gan arī dažādu laboratorijas iekārtu iegāde. Pašlaik mums ir uzsākta projektēšana, tad indikatīvais datums, kad varētu tikt uzsākta būvniecība, ir pēc konkursa rezultātiem. Tas varētu būt kaut kur nākošā gada vēlais pavasaris. Šāda tipa iekārtas mēs uzskatām, ka būs vismaz Latgales reģionā noteikti sava veida unikālas, un, protams, arī Latvijas mērogā. Ļoti daudzas būs tādas, kuras būs vienīgās Latvijā. Mēs ar šīm iekārtām ceram kļūt pievilcīgi arī partneriem no ārzemēm. Šobrīd Rēzeknes augstskolas inženieru fakultātei tiek piedāvātas tādas studiju programmas kā vides inženieris, programmēšanas inženieris, mehatronika, elektroniskā komercija un būvniecība. Rēzeknes augstskolā tiek īstenotas arī maģistra un doktora līmeņa studiju programmas inženierzinātnēs, kas ir būtiskas studentu tālākai attīstībai un izaugsmei.